Daudz cilvēki nav aizdomājušies, ka Dievs darbojas caur cilvēku sirdīm, un caur pašu sirdīm, un arī caur citu cilvēku sirdīm. Tādā veidā rādot, ka labestība eksistē, ka mīlestība pastāv, ka mēs esam viens otram, ka var savādāk. Ar šiem te piemēriem jautājums ir, vai kāds ieklausās, un jautājums, vai tu ļauj ienākt savā templī simboliski. Tas būtu tā kā skatāmies savu ķermeni kā jūsu māju, ko tu tajā liec iekšā, ja tu pīpē un dzer, protams, kas ir pakāpeniski attērīšanās vai ēd gaļu, kas ir nogalināti dzīvnieki ārkārtīgās ciešanās, tad ko tu vari gaidīt no šī te mājokļa? Un gribu nolasīt no šīs grāmatas Kailā pakļaušanās. Iedomājies sevi kā dzīvu namu. Dievs tajā ienāk, lai to pārbūvētu. Sākumā tu varbūt vari saprast, ko viņš dara. Viņš izlabo caurules, aizlāpa caurumus jumtā un tā tālāk. Tu jau zināji, ka šie darbi jāpadara, tāpēc nejūties pārsteigts. Bet tagad viņš sāk klaudzināties pa visu namu tā, ka tas izraisa pretīgas sāpes un šķiet gluži bezjēdzīgi. Ko gan viņš iecerējis? Izskaidrojums ir šāds. Viņš ceļ pavisam citādu namu nekā to, kādu tu biji iedomājies. Šeit uzmūrē ēkai vēl vienu spārnu, tur pievieno vēl vienu stāvu, uzslēj torņus, iekārto pagalmus, tu domāji, ka tiks pārbūvēts par mazu. Tīri jauka vasarnīciņa, bet Dievs ceļ pili. Viņš vēlas nākt un pats tajā mājot. Vakar man bija tāda spēcīga saprašana, atklāsme, un arī pārbaudījums uzreiz fiziskais, kad es sapratu, kad es nespēju bez Dieva vienkārši ne sekundi. Tas ir kā es burtiski mirstu un žūstu, un šobrīd ir tik smags laiks, kad garš pret garu cīnās, tā kā ārkārtīga cīņa, nevis sadarbība, bet cīņa, un kā kokam lapiņas ir zaļas, bet tas šķīdrums, kas plūst pa šo te koku un no saknītēm, un pēc tam saknes dod labumu visu tam, kas notiek ārpus arī. Es nespēju bez šīta šķīdruma, bez šīta Dieva dzīvot. Ja mēs skatāmies tās koka lapas un to visu to ārējo, tad bez šīta satura dziļā. Un es sāku pārmanīties tik spēcīgi katru dienu, kad principā man paliek arvien grūtāk, ja es esmu izraudājusi tik daudz, kad šī attieksme no kā cilvēks iet pret cilvēku. Un es pat nevaru aprakstīt, kā es mīlu Dievu, kā es pēc viņa ilgojos, kā. Tas ir kaut kas tāds, tādas mokošas ciešanas, bet daļai tā kā mīlestībā ciešanas. Es nevaru to paskaidrot nekādīgi. Un tad bija pārbaudījums, kad šonakt strādājot naktsmaiņā viesnīcā, bija ārkārtīgi nejaukti cilvēki, kas uzbruka, protams, ar vārdiem un draudiem un darbībām. Kaut gan es pretī gāju ar pilnīgāko cieņu, labestību un ar atvērtiem risinājumiem. Un tad nākamais pārbaudījums bija arī, kur bija forši cilvēki pretī, bet tur bija kārdinājumi, kā es stāstīju, kad es agrāk arī esmu pīpējusi no stresiem, kad es nespēju tikt galā un man pilnīgi žmiedza nostā, pašai iekšēji tas viss. Un kad es biju tā kā, liekas, ka tu sevi atvieglo tā kā izpūšot ārā, tāds vakara pīpētājs, un es, protams, dalos ar šo iedvesmu stāstu tālāk, kā man pateica Harijs, kad es sevi nemīlu, jo viņš nekad mūžā nav pīpējis, un es dalos ar šo stāstu tālāk, kā es spēju atmest, pateicoties cita tādam, teiksim, pieskārienam. Tas ir tāpat, kā es pagājušajā svētdien stāstīju Ivetai šajā baznīcā, kad es gulēju uz gultas 2018. gadā mirstoša, vesela, miesā mirstoša, prom no agoniskām sāpēm. Es miru, un tad kad es pieņēmu šo slimnieku sakramentu, kad es jau nevarēju vairs tā kā izteikt vārdus, man pazuda balss jau, kad tev iet prom dvēsele, tad es sapratu, ka aiziet arī, pirmais ir, kad pēdējais ir arī, ka tu nevar vairs parunāt.
Un tad, kad šis priesteris Agris, mūžīgi pateicība viņam, kad viņš man pieskārās ar to krustiņu, es uzvalkot krustiņu uz pieres, un pēc tam es spēju arī noskaitīt lūkšanu kopā, tad es viņai arī stāstīju, ka tas bija Jēzus tajā brīdī, uz to sekundi, un kā es to jūtu, tās enerģijas, kā viņas sāka lēnām atdzīvināt mani. Un te arī ir tas ticības jautājums, kad paļauties tomēr uz, lai vai cik ir smagi, un liekas, ka nav nekādas gaismas stariņš vispār galā visam tas, kas šobrīd notiek, viss šī pārējais pasaules pārmaiņa, kad zem ieiet arī jaunā dimensijā, jaunā Jeruzāleme top, kas ir neviena cita vieta kā Sigulda, ko es zinu, ko jau man atklāja Dievs 2016. gadā. Un būt pirmgājējiem tas ir, teiksim, agoniski, jo tu esi kā lupata, tu pamesls, tu esi neredzams, neievērojams, pa tevi ņirgājas, izsmēja. Un tad palikt uzticīgam tam augstākajam, tomēr, kad nevis mēs paši esam tie visu varošie, visu spēcīgie, un arī šodien runāju ar to policistīti Montu, no rīta paši, kurai bija ģimenes skandāls, sakot, ka šobrīd laikmets pieprasa sievietēm būt terminatorēm, visu varošām, ejošām, darošām, neapstājošo, lai mēs tik neapstājāmies, bet es gribu būt sieviete, es gribu būt vāja, es gribu pielikt plecu, savu galvu uz vīriešu plecu, es gribu uzticēties augstākam saprātam. Tā kā, principā šis laikmets taisa meitenes jau pa terminatoriem. Uz ko tas ved? Tas ved uz cietsirdību lēnām, jo šis te maigums, iejūtība un uzticēšanās, paļaušanās ir iet kopsolī ar mīlestību. Un sieviete ir šis te mīlestības avots vīrietim.